Īsā sakot, ko es gribēju pateikt, jā. Sakarā ar šo video, ko es biju publicējusi, jūlijā, es domāju, tas bija mans pēdējais brauciens un vizīte uz manu ģimenes māju pēdējā laikā, kas man ir bijusi, un es neplānoju veikt jaunu. Tas video, ja, kur es raudāju un, principā, uzrakstīju arī lielu aprakstu par visu to, ko es domāju un to, ko es pieredzēju bērnībā. Gaidot, ne jau gaidot tā kā kaut ko adekvātu, ja, tā kā tur atbalstu, ja, vai tā kā sapratni, ģipa, jā, tu tā kā raudāji, tev bija sāpīgi, ja, Agnese, un man ļoti žēl, Agnese, un tā tālāk. Ne jau to, protams, tas jau ir kaut kas, jēdīs, mūsu tautai. Un pēcēras paudzē. Bet es negaidīju vismaz tādu mēslu, jā, komentārus, ar ko es sastapos. Kroči, izsakot, ko es gribu pateikt cilvēki. Es to vidiku, protams, noņēmu no man profila, tāpēc, ka tā ir pārāk privāta pieredze. Arī es ar šo pieredzi jau dalos visu laiku savos video, bet tā ir pārāk, tā kā tas, kur es raudu, es tādu video negribu atstāt. It īpaši, ja viņš netiek satikts ar sapratni un mīlestību, vai vismaz kaut kādu, man nevajag mīlestību, man vajag loģisku sapratni par to, kas nahuj tajā video notiek un kāds sūtījums ar to video un vēstījums tiek pasniegts. Ja? Tā kā man vienkārši ahuienā. Un tāpēc, ja tas netiek dots, tad kāpēc man ir jāatstāja tik personīga pieredze jūsu acī, tā kā jums, jā, tiem, kas to skatījās, jā. Tas ir pirmkārt. Es viņu noņēmu, jā. Otrakārt, šis milzīgais, garais un emocionālā stāsta un domas pilnais video plus garais apraksts, kas ir līdzīgs garai recenzijai, līdzinās, kas tika satikts ar tik primitīviem, tik atvienotiem, neempātiskiem un tupiem komentāriem, šis video netiks atstāts manā plūsmā, jā, Facebook. Bet es gribu pateikt, ka šis ir tik labs piemērs tam, kāda ir latviešu tauta, cik bezjēdzīgi ir ar šo tautu vispār dalīties, jā, un tāpēc es neieredzu Latviju un neieredzu latviešus. Neieredzu, tāpēc, ka es uzaugu ar tādiem pašiem pelēkiem iepanātiem, kas bija latvieši, kas bija vienkārši pretīgi vecāki un ģimene. Un tā kā reāli, tā primitīvi runājot, šī tauta, kurā es uzaugu, pārstāv ļoti zemu inteliģenci emocionālo un empātiju. Un tāpēc man šī nācija latvieši kā tādi nepatīk. Es to sapratu ar 19 gadu vecumā, apkopojot savu bērnības pieredzi un apkopojot pieredzi vispār dzīvojot Latvijā, kādiem cilvēkiem esmu sastapusies. Principā ar nekādiem, jo man nav neviena drauga. Vispār neviena drauga 19, gandrīz 20 gados, jā. Tas nozīmē, ka šajā valstī tiešām ir grūti atrast draugus un tiešām ir zems sociālais vispār, sociālo slāņu atvērtība un vispār pieejamība, jā. Jo nevar jau būt tā, ka tik skaista un gudra meitene var neatrast draugus dēļ sevis. Nevar tā būt, jā. Ar tādu meiteni kā mani varētu draudzēties patiesi būtu Riebeku, es domāju. Pat tad puišiem būtu jālaiz grīdas pēc manis, ja, kuras staigā. Jūs paši zināt, kāds notiek. Bet princips ir tāds, jā, ka, ja tiešām tā ir, jā, ja tu, saprotiet, kas prikolu, ja tu praktiski neesi skolā vai uz darbu, un tu nevari, tev nav neviena drauga, tas nozīmē, ka šajā valstī ir ļoti zems komunikācijas un socializācijas līmenis. Ja tev vajag atrast draugus, ja tu vari atrast draugus tikai tad, ja tu ej uz kaut kādu iestādi regulāri, un tur tu satiecies un iepazīsties, jā, un savādāk tu uz ielām iepazīties nevari, kā visās citās valstīs to dara, vienkārši uz ielās iepazīstās katru fucking dienu cilvēki. Uz ielām runā, uz ielām iet garām, sveicina viens otru. Ja šajā valstī tā nenotiek, tas nozīmē, ka šī valsts ir absolūti sadalīta sociālos slāņos, sociālās grupās, un te nav nekādas atvērtības, nekādas spontanitātes, ja, jo šī nav, protams, Spānija, šī ir fucking Latvija, un Spānija ir viena no 3 valstīm, uz kuras gribu doties dzīvot. Tāpēc es jūtu pilnīgi sirdī, es jūtu dvēselē, ka jebkurā citā valstī, no manām sapņu valstī, otrajā vietā es liktu štatus, jā, Amerikas, jā, pēc socializācijas pieejamības, bet pirmā vietā Spānija, es jūtu, ka tur ļoti būtu savādāk cilvēki. Tāpēc, jā,
Es gribu vienkārši, lai jūs saprotat par to video, ka es viņu noņēmu, tāpēc, ka, nu, ne jau dēļ tādiem komentāriem es dalīšos un atstāšu šādu video plūsmā tik personīgu. Jā. Latvieši ir ļoti pretīga nācija, tāpēc, ka viņiem nav nekādas emocionālās inteliģences, īpaši PSRS paudzēm, tā kā viņiem, es vienkārši sastopos ar ļoti zemu empātiju, no līdzcilvēkiem un vispār no šīs sabiedrības, tā kā šajās nācijas, un izveidoju secinājumus, jā, kas man palīdzēs ļoti nākotnē, un principā, kas var veidot man nākotni, labā ļoti man virzienā, tā kā jā.